Par visu šajā pasaulē ir iespējams runāt tikai ar kaut kādu precizitāti, ar kaut kādu pielaidi. Visam ir savs izmērs, bet visas lietas mēs varam vai nu uzzīmēt ar šo aparatūru, ar šo tehniku, kaut kādos izmēros. Šeit attēlā durvis ir ar kaut kādiem citiem izmēriem, un tas ir tikai durvju atveids, atspūgs, attēls. Varētu teikt arī karte, bet karte nav teritorija. Un tas ir tikai kaut kāda objekta attēls. Šeit uz bildes ir zirgs. Un par iedvesmu ir kalpojis zirga tēls. Šis ir varbūt vispārināts zirga tēls. Varbūt te kāds ir centies uzzīmēt konkrētu zirgu. Lieta, ar ko es bieži sastopos, ir tā, ka cilvēks pievēršoties kaut kādai ticībai, un manuprāt, pilnīgi vienalga, vai tā ir fizika, matemātika, vegānisms, katolisms, protestantisms, baptisms, islāms, hinduisms vai kaut kāda cita ticība ar savu baznīcu, ar savu kultu, ar saviem svētiem rakstiem un ar rakstiem, kas šos rakstus paskaidro. Parasti tie, kas pievēršās kaut kādai ticībai un atzīst to par labu esam, vai, teiksim, kam skolā māca Euklidu ģeometriju ar tās 3, 4, 5 aksiomām. Pamatoties uz šīm aksiomām, uz šīm pamatpatiesībām, ir iespējams radīt kaut kādu sistēmu, kur no 2, 3, 4, 5 vairākiem pamatapgalvojumiem ir iespējams izveidot kaut kādu sistēmu, un kā secinājums iegūt daudzas lietas, kas ir pierādītas balstoties uz šiem pamatapgalvojumiem. Eklīda aksiomātikā pirmās 4 aksiomas, ar kurām iesaku vai atļauju iepazīties pastāvīgi, ir arī 5. aksioma par to, ka paralēlas taisnas tālāk nekur nekrustojās, bet ir iespējams citas virsmas, ne tikai teiksim, gludas virsmas. Ir iespējama ne tikai tāda ģeometrija, kur taisnas nekrustojas, bet ir iespējama arī tāda ģeometrija, kur taisnas virzoties tālāk vai nu attālinās, vai kur paralēlas taisnas kaut kur visai drīz krustojās. Ģeometrija, kas veidojas uz 2 dimensiju vai 3 dimensiju tora, atkal būs savādāka nekā ģeometrija, kas veidojās uz sfēras.
Ja mēs no sfēras izņemsim laukā vienu punktu, tad sfērai būs tieksme vai īpašība vai īpatnība savilkties. Ja no sfēras izņem vienu punktu, tad sfēra savilksies un kļūs par punktu. Viņa reducēsies uz punktu. Šis objekts, kas ir šis objekts, topoloģiski ir analogs toram. Toram ir cita topoloģija un būtiski citas īpašības nekā sfērai. Cilindrs, kur mēs te kaut kur varam redzēt, cilindrs ir topoloģiski ekvivalents sfērai. Tad tāpatās dažādās baznīcās šī laikam ir katoļu baznīca, bet tāpatās kaut kur ir anglikāņu baznīca. Abas viņas skaitās tā kā kristiešu baznīcas, bet katra no viņām pamatojās ar kaut ko citu, raksturojās ar kaut ko citu, un vispār viņas atšķirās, viņas nav gluži vienādas. Musulmanim, islāmticīgam to būs grūti saprast. Viņi visus kristiešus uzskata par vienādiem. Viņi nesaprot, ka ir kaut kādas atšķirības. Vienkārši nosaucot, kristietis ir cilvēks, kas reizēm ieskatās un kaut ko saprot no Bībeles. Citādi kristietis varbūt ir cilvēks, kas ievēro, vai vismaz reizēm cenšas ievērot 10 baznīcas baušļus vai 11. bausli, 10 baušļus no vecās derības, vai plus vēl to vienu bausli. Ko ir tā kā devis vai pasludinājis Jēzus, kurā ir teikts, ka kristietis ir cilvēks, kas kalpo vienam Dievam, kas seko tam, ko ir mācījis Jēzus, un kristietis ir cilvēks, kuram ir svarīga mīlestība. Kristietis ir cilvēks, kas mīl citus cilvēkus, un bez tam, vai viss cits starpā, vai pirmām kārtām, kristietis ir cilvēks, kas mīl sevi. Tad var rasties tāds dabisks jautājums. Par to, kas ir svarīgāk kristietim. Mīlēt citus vai mīlēt sevi. Un vispār ir tāda tendence, kad parasti tā kā uzsver vai cenšas uzsvērt to, ka kristietis esot tas cilvēks, kas citus un visus mīl, un ja viņam kāds sit pa vienu vaigu, tad kristietis esot tas cilvēks, kas pagriež otru vaigu. Nez vai tā būs. Ir iespējams, teiksim, kaut kāds citādāks skatījums, pēc kura kristietis vispirms un pirmām kārtām mīl
sevi, nedara pāri sev. Un tikai tad, ja viņš kaut kā tiek galā ar sirds mīlēšanu, tikai tad viņam ir tiesības mīlēt citus. Un to mēs varētu saukt vai uzskatīt par altruistisko egoismu. Par situāciju, kad kristietis par pašu svarīgāko uzdevumu savā dzīvē, savā misijā ņem vērā to, ka viņa uzdevums ir godāt, cienīt, mīlēt un augstu vērtēt to objektu vai subjektu, kurš viņš ir radījis un caur kuru šim konkrētam cilvēkam īstenojas Dieva plāns. Tikai atkal mēs nonākam pie tā, ka bieži vien mēs vairāk uzsveram formu, miesu un ignorējam saturu. Bieži vien jau var gadīties, ka tā satura tur vispār nav. Miesa cilvēks it kā ir, bet satura tur nekāda nav. Un tad var izrādīties, ka ir tā, kā ir teicis 19. gadsimta klejošais sludinātājs Skovorodā: "Trava bez duši sēna, bez drava človek trup." Un tad var gadīties tā, ka 20. gadsimtā cilvēki tomēr lielā mērā vai bieži vien vairāk bija inner directed. Viņus uz priekšu virzīja tas saturs, kas viņos bija. Un viņi mazāk uzmanību pievērsa formai. Bet tagad cilvēki ir kļuvuši outer directed. Un ir ļoti grūti reizēm aizklavēties līdz tam, lai tevi saklausītu. Un tad, ja tevi pat ir saklausījuši, nonāk pie tā, lai apdomātu to, ko tu esi teicis. Pārāk daudz mūsdienās tiek dievināta, pielūgta kā elks forma. Tas, kā dzīvot, darīt, būt, pastāvēt, ticēt, ir pareizi. Un pārāk daudz mēs patreiz koncentrējamies uz formām. Un tā mēs bieži vien zaudējam saturu. Tikai tad mēs atkal nonākam pie satura un formas attiecībām. Pie tā, kad ja nebūs formas, tad saturs zudīs. Ir nepieciešams šīs pamat aksiomas, ir nepieciešama tā forma, kurā rodas, no kuras, teiksim, no tām 4 aksiomām rodas ārkārtīgi daudz secinājumu, kas ārkārtīgi daudz ko pasaka par mūsu pasauli. Bet tad atkarībā no tā, vai lietas notiek eklīta pasaulē, kur paralēlas taisnes nekrustojās, vai tas notiek tādā telpā, kurā ir
Rīmana vai Lobačovska ģeometrija, kur taisnes vai nu arvien vairāk attālinās, vai taisnes krustojās, tad tālākā ģeometrijas uzbūve, tālākās īpašības jau ir atšķirīgas. Un tad parādās tā atšķirība, ar ko atšķirās katolicisms no pareizticības, un savukārt šie abi divi katolicismu novirzieni atkal savukārt atšķirās no protestantisma, un tie savukārt no tiem savukārt atšķirās neoprotestantiskie novirzieni, piemēram, baptisms, adventisms un visi pārējie, kurus varētu būt slinkums nosaukt.